Dārgie tautieši, lūgums noskatīties šo video līdz galam, pierakstīties, izteikt savu viedokli un uzrakstīt kādu komentāru. Lai visiem jauka nedēļa. Ko esam atbraukuši stopot. Viņš ir uz debitona. Sveiki. Reāli 2 gadi šancējam. Так, ну вот если начинают тоже вот такие, да? Нет, таких, где очень-очень сильно побиты. Если таких даже, наверное, нету. Бетон крушится. Да. Если такого нету, тогда и нет смысла вообще ничего даже. Ļoti. Reku mēs esam apsekojuši, nav nekas tāds, par ko būtu jāuztrauc. Вот смотри, вовремя поставили отбойники везде и стены целые. Да. Nu, все нормāli. Viņš jau arī, ja vajag ķīmiju atteicināt, bet tev jau priekš kam to vajag, ja tev PVD неаизтек. PVD не трогает от цвета? Да, цвет не трогает PVD, но им это не цвет. Надо без химии, он может его сделать, чище. Да. Просто если не трогать, зачем лишний раз химией что-то делать? Это каждый раз все равно что-то портит. Nu, redzi, arī tie 4 mm kaut kādu karstumu redz notur, nu. Stāv savā vietā. Nu jā, tad nekas arī nebūs. Jā, nav fotos. Labi. Nu, nē, nu, te jau vispār nekā nav. Man Пол хороший, да? Нет, ну тоже надо. Цвет хороший. Tā tev, ja? Jā, bet plus 5 te kaut kādi, ja? Šitam jau man mēs vispār šūtas. Kur tu nebija tā kompresora telpa? Kā viss ir kārtībā, prieks par to, ka visiem biznesa iet un grīdas kalpo, ka nav nekāda pretenzija. Principā pat nekas jālabo arī nav, jo tie bojājumi, kas ir, viņi ir pilnīgi nekaitīgi nekam. Vēl vismaz gadus 2 var neko te nebraukt un nelabot. Rezumējot apsekot objektu, eju pāris vārdus pateikt par to, ka arī mazie uzņēmumi var taisīt lielus objektus diezgan kvalitatīvi un par ļoti konkurētspējīgām cenām. Un, bez liekas birokrātijas, kā piemēram avansa apdrošināšana. Nu, tie, kas saskarās ar kaut kādām būvniecības un celtniecības darbiem, tie zina, par ko es runāju. Es vispār iesaku, kas ražo, paplašina kaut kādas ražotnes, kur paredzams ir, ka būs kaut kādi šādi industriāli grīdas pārsakumi, tad līgums slēgt būvniekiem tikai uz to būvniecību, lai tur ir iebetonēts, bet uz pašiem pārklājumiem neslēgt līgumus un tiešām strādāt ar pašiem ieklājējiem un patiešo, un tad ir iespēja pārbaudīt, ko viņi ir paveikuši pirms tām, kaut kādas rekomendācijas vēl, un tas arī ir tāds svarīgs moments. Konkrēti runājot par šo objektu, kad man vispār nav šaubu, ka arī pēc 5 gadu mēs aizbrauksim uz turienu, viss, kas mums būs jāsatais, tas ir, nezinu, tur 2x2, 4x4 centimetri kaut kādi robiņi, un tas arī ir viss, jo principā jau ir skaidrs, kad 2 gadi intensīva darba, ka tur vispār bojājumi nav nekāda, tas ir ļoti labs rādītājs. Tā kā, protams, ir, kur vairāk, lielāka intensitāte ražošanas, kur vairāk tās, teiksim, nodilumi ir, ja, tad tur varbūt tas bojājums būs vairāk, bet viņš jau ir, teiksim, atbilstoši tam visam ražošanas
tā kā nodilumam, nodilst arī iekārtas, nodilst arī grīdas, tas ir normāli, bet nu, teiksim, ja tur viss durās un grīds pilda savu funkciju uz visiem saviem 100%, un tas ir lielisks rezultāts, es ļoti priecīgs.